Ikdienu Rīgas motormuzejā apgrozās milzum daudz ļaužu, un visi, kas šeit bijuši, zina. Eksponāti izvietoti 3 stāvos ļoti plašās telpās. Taču es jums pačukstēšu. Muzejā ir arī istabas un kambari, kuros interesanti nevar nākt, bet tur var redzēt vislielāko rosību. Proti, šajās telpās muzeja vīri uzsvišina spēkratus, kurus vēl tikai izliks uz apskati. Nesen staigāju pa šīm telpām un pamanīju, ap vienu vērti džeki ķimerējas īpaši cītīgi. Izrādās, tas pavisam drīz tikšot izlikts apskatei muzeja apmeklētājiem. Sāku to pētīt un sapratu, šis eksponāts būs īpašs. Tā esot 34. gada Oldsmobile automobīļa demo šasija, kura speciāli izgatavota eksponēšanai Oldsmobile dīlera pārstāvniecībai Norvēģijā. Taču visu laiku viņi nevarēja demonstrēt vienu un to pašu. Laiks gāja uz priekšu un šasija tika nodota tālāk inženierskolas vajadzībām. Protams, arī tur tās mūžs beidzās, un tā vienkārši gulēja stūrītī. Laikam ejot, muzeja vīri rakājoties pa internetu uzgāja, ka tāda šasija ir, un nolēma, Rīgas motormuzeja apmeklētājiem šis ir jāredz. Mēs gribējām saviem skatītājiem, apmeklētājiem parādīt automobīļa iekšpusi, kas tam lācītim vēderā, tā teikt, lai varētu redzēt. Un līdzīgi aparāti šeit tad bija lietoti šoferu klasēs, DOSAF mācību skolās un tā tālāk. Diemžēl laikam lielākā daļa ir lūžņos, tā ir viena lieta. Otrs, ka tie bija pajauni relatīvi un parasti kravas automobīļi, lieli, masīvi, tādi nemīlīgi. Palaimējās, ka šis te ir autentisks 34. gada Oldsmobile automobīļa šasija. Starp citu, 2. reizi cīņā tika uzvarēti amerikāņi. Tāpat kā Krastinauto, arī šo savā īpašumā vēlējās iegūt kāds no Amerikas muzejiem, bet nekā tika mūsējiem. Masīvs tērauda rāmis apakšā ir ar šo te X veida pastiprinājumu centrā. Tas bija jauninājums tajā gadā. Un jauninājums īpašam šim automobīlim ir lūk šī te priekšējā piekare. Tā vairs nav ar garenu atspērēm klasiskajām, kā tas bija, bet jau ir ar spirālu atsperi, kas te slēpjās apakšā, un ar tādiem paralelogramma tipa svirām, kas nodrošina neatkarīgu šūpošanos kreisējai vai labajai pusei. Dzinējs ir klasiskais sešnieks rindā, sānu vārstu, te tos vārstus labi redz šajā pusē, un arī sadalas vārst. Karburators jau ir augšējais ar lejupkrītošu plūsmu. Automobīls ir uzšķērts tā, ka mēs varam redzēt jebkurā agregātā, kas tur ir iekšā, kaut vai te ātrumkārbā, jā, ir izgriezts maksimāli un var arī paslēgt tos ātrumus, redz, kā tas darbojās, bet šī ātrumkārba jau ir ar sinhronizatoru. 3 pakāpju ātrumkārba un 2. un 3. pārnesums ir sinhronizēts. Šis te tāds mehānismiņš, tas sinhronizators, tātad jau bez trokšņa pārslēgšanās un hidrauliskās bremzes, lūk, galvenais hidrocilindrs, pedālis, jā, tas strādā uz to, un visiem 4 riteņiem ir hidrauliskās bremzes. Kādēļ viss ir tik spožs? Tādēļ, ka tas ir tāds izstādes vai demo paraugs. Protams, šī šasija no rūpnīcas iznāca praktiski nokrāsota visa melna, bez kaut kādiem izskaistinājumiem, bet izstādē gribās parādīt, lai smukāk. Labi redz diferenciāli aizmugurē, bet tur nekā viltīga nav klasiskais diferenciāls, vienīgi kurš to nav redzējis. Tā redz to pakaļējo pārodu. Neparakstāks ir šis te šķērs stabilizators. Vairāk bija pierasts, ka stabilizatori ir priekšpusē vispirms un tad pārcēlās pakaļējo asi, bet pat cik priekši tika tik ļoti sarežģīta jau tajā gadā 34. tad stabilizatoru uzlika aizmugurē. Te viņš ir interesanti, ka apvienots arī ar amortizatoriem. Tātad divpusējās darbības hidrauliski amortizatori. Te viņš ir, jā, un tas ir šķērs stabilizators sajūgts kopā. Te tā viens no riteņiem ir palobījies nost, redziet, bet te var redzēt diagonālās riepas uzbūvi. Labi, tādēļ mēs nemaz nemēģinājām viņu salīmēt atpakaļ, lai tas viens paliek. Jā, štancētie tērauda riteņi, tādi
mirkli atpakaļ bija vai nu koka vai drāšu spieķu riteņi, bet te jau ir štancēti viena gabala, tas centrs no tērauda. Riepas ir paplatināta izmēra, balonriepas, pats sevišķu maksu, tādas varēja dabūt augstākam komfortam. Šī šasija ir unikāla un vienīgā tāda Latvijā. Tāda nav daudz arī ārzemēs, tikai dažos lielākajos muzejos un pat tur tikai no padomju laika spēkratiem. Šī automobīla šasija saglabājusies no tālā 34. gada, un viss, kas toreiz tika uzlikts, sagriezts un rādīts, to mēs skatoties uz šo vērķi redzam vēl šodien. Un no šīs nedēļas šo unikālo šasiju Rīgas motoru muzejā varat aplūkot arī jūs. Drusciņi bija sabojājuši studenti, piemēram, ātrumkārbas pārslēgi. Nu, tas, jā, to redz, ka tūkstošiem reižu tas bija slēgts, un tā laikam mīļākā nodarbošanās bijusi. Tas bija galīgi, nācās daudz, ne daudzas, bet tomēr detaļas izgatavot pilnīgi no jauna. Pārējā ir kosmētiska sakopšana. Pilnīgi bija sabrukušas kameras no tiem laikiem, protams, riteņos, bet pa brīnumu jūs redzat oriģinālās riepas. Mēs vienkārši ielikām jaunas kameras un uzpumpējām. Dažām ir atslāņojies nedaudz, bet atkal redz, kas tā riepā iekšā. Muzeja vīri vēlas interesantiem parādīt automobīļa iekšpusi, lai arī jūs zināt un redzat, kas lācītim vēderā. Šo aparātu var ilgi un dikti pētīt un pat nepamanīt, kā paskrējas laiks.